Optibet tālfutbola virslīgas 16. kārtas spēle noslēgusies FC Nikers pret FK Raba FPA. Rezultāts 2-2. Neizšķirts un kopā Arturs Broks un Andrejs Ziļs no Parkas komandas. Varbūt sākt, Andrej, komentāru pēc mača, kā jūtaties, kā uzvarētā spēlē? Labvakar. Gribētu pateikt tā, ka futbola dievs tomēr ir, jo mēs nebijām pelnījuši šodien zaudēt 100%. Manuprāt, bija līdzīga spēle. Gan Nikers daudz ko izveidoja, gan mēs. Un zaudējumu 100% nepelnījām. Un arī daudz negribu par to runāt, bet dažu Nikers spēlētāju uzvedībā nebija viņi pelnījuši uzvarēt pēc tādām lietām, ko viņi mums rādīja un daži teica. Tas ir nesportiski un smukāk komandu tas nepadara un futbolu kopumā. Paldies. Jā, Artur, komandas kapteinim kāds komentārs pēc mača, komentārs par Andreja izteikumiem? Nē, Andreja izteikumus es nekomentēšu. Es nezinu, personīgi nedzirdēju, neredzēju. Par to gan jau, ka mēs izrunāsim vēlāk ar džekiem, ja tā bija. Par spēli runājot, ko tad daudz runāt? Ja tā rupji izsakoties, apdirsāmies riktīgi. Pretinieks bija spēcīgāks par mums. Es piekrītu, ka viņi nebija pelnījuši zaudēt. Droši vien arī bija pelnījuši uzvarēt. Jā, mums bija momenti neizmantoti. Rabas vārdsargs super nospēlēja malacis, bet kopumā es uzskatu, mēs vispār neizpildījām spēles plānu. Vispār. Jā, es arī tiešraidē daudzus iesaulniekus patiešām brīnuma lietas rādīja arī pēc brīnuma. Jā, fantastiski nospēlēja Andrej. Gribu apsīt kopumā par sezonu. Pašlaik tagad pēc 9 zaudētas spēles sērijas neizšķirts Nīcā, uzvar Jēkabpilī, neizšķirts Kuldīgā. Ko šis norāda par komandas gājienu? Kā jūs jau minējāt, arī ka ziema mēs papildinājāmies, bet tas bija uz dažām spēlēm. Un kopumā no papildinājumiem palika Ieslnieks un Zengis. Un arī pienāca klāt pēc liela futbola sezonas Elgars, kur šodien 2 vārtus guva. Un viņi paplašināja mūsu rotāciju un rezultāts ir uz laukuma. Mēs kļuvam spēcīgāki, ir vairāk spēlētāju rotācija, kuras mēs varam izlaist. Daudz ir jauni džeki, sākumā viņam bija grūti pierast pie tāda tempa un spēļu stila, kuras ir citam komandam. Un beidzot uz sezonas noslēgumu mēs atradam savu spēli un arī daudz trenējamies priekš tā. Un emociju tērējam daudz, bet papildinām tos pēc spēles arī ar kaut kādiem teambuildingiem. Artur, kopumā tagad sezonas noslēgumā katrs punkts svarīgs. Pagājušajā nedēļā uzvar pret Nīcu, tik ļoti svarīgā šodien neizšķirts. Kā tas pajauca sezonas plānus, tuvojoties izslēgšanas spēlē? Viennozīmīgi zaudēt 2 punktus nav patīkami. Atlika mums spēles pret Madonu izbraukumā, kas arī nebūs viegli, un pret Rīgu. Cerēsim, ka sanāks saglabāt mums to 3. vietu regulārajā čempionātā tabulā. Ja nē, tad nē. Kā būs, tā būs. Cīnīsimies jebkurā gadījumā. Bet, protams, žēl par šodienas iznākumu. Andrej, gribu tev pajautāt arī pirms tās intervijā, kad runāja ar Gregoru, komandas galvenais treneris Kristaps, tas Laidiņš pieteica, tikai nepiemina Rabu. Daudzi esat paši izteikušies, ka negribu, lai jūs nosaukumā piemina Rabu, ja tā var vulgāri izteikties. Kāda varbūt ir situācija ar šo organizāciju? Cik daudz viņi iesaistās vai varbūt neiesaistās? Provokatīvi, bet daudz ko nerunāšu. Organizācijas iesaistīšana, piemēram, šodienas spēle, tikai es. Jo es biju dažus gadus pirms tam komandā un arī paliku šo sezonu. Kopumā visu dara futbola parks. Raba tas ir tikai 4 burti komandas nosaukuma un emblēma, gerbtuves durvis un spēles translācija. Vairs neko nepateikšu par to. Artur, beigās gribu arī dzirdēt, kas notika pēc spēles, varbūt uz soliņu, Voskāna emocijas.
Jo tomēr es domāju, liels pārsteigums arī vietējiem skatītājiem. Ir kā trešais neizšķirt šajā sezonā, bet laikam par pretinieku, kur gaidījām uzvaru, kādas tur ir emocijas. Nu, tā notiek. Droši vien vienmēr tā notiek un notiks, kad tu nenovērtē pretinieku un nemāki noskaņot sevi pret spēli. Uz spēli noskaņot attiecīgi. Vienalga, kas tur priekšā ir Raba, Madona, Salaspils vai RFS vai Rīga, vienalga. Jāaiziet laukumā vienādi pret visām komandām viennozīmīgi. Emocijas, džeki visi, protams, bēdīgi, tas saprotams viss, bet nekādas tur bļaušanas, kliekšanas, protams, ka nav un nebūs. Izanalizēsim, strādāsim, spēlēsim tālāk. Edvards Jošs atgriezās laukumā, skaidrs otru puslaiku pat iesāka spēlēt, kā viņa veselības stāvoklis puslaikā jutās labi. Viņš viennozīmīgi nav vēl gatavs par pilnu atdevi spēlēt ar pilniem spēkiem. Trenēsies, pa mazām ieies ritmu un cerēsim uz play-offu, jo viņš būs daudz maz optimālā fiziskā formā, lai varētu palīdzēt komandai. Jā, parkam arī par sastāvu Zeņģis iesaulnieks tieši tādēļ, kas paliks arī uz izslēgšanas spēlē pie jums. Cerams. Darīsim visu, lai viņi paliek ar mums līdz pēdējai spēlei, līdz kausa pusfinālam. Labi, tad jau tiekamies Kuldīgā kausa pusfinālā un paldies jums liels. Paldies.